Ungārija pilnībā atbloķēs Eiropas kredīta piešķiršanu Ukrainai 90 miljārdu eiro apmērā. Ungārija neplāno bloķēt sankcijas pret Krieviju, turklāt Budapešta centīsies maksimāli dažādot energoresursu piegādes, lai tik ļoti nebūtu atkarīgi no Krievijas. Jaunais Ungārijas līderis Pēters Magyars beidzot ir noņēmis noslēpumu plīvuru attiecībā uz savu ārpolitiku, un viņa vārdi daudzuprāt bija pārsteidzoši. Turklāt tie bija tik pārsteidzoši, ka Kremlis steidzās paziņot, ka tagad Ungārija ir Krievijai nedraudzīga valsts. Kopumā izrādījās, ka Pēters Magyars ir tieši tas politiķis, kurš ir kļuvis par pilnīgu Viktora Orbāna pretstatu. Mani sauc Aleksejs Pečijs, apspriedīsim šo tēmu kopā, bet pirms mēs sākam, lūdzu abonējiet kanālu, uzrakstiet jebkuru savu komentāru zem šī izlaiduma un nospiediet patīk. Un vēl abonējiet manu Telegram kanālu Pečī News, saiti uz to ir šī video aprakstā. Tātad Pēters Magyars, kura partija iegūta konstitucionālo vairākumu 2/3 balss Ungārijas parlamentā, netraucēs Ukrainai saņemt aizdevumu no Eiropas Savienības. Par to Pēters Magyars paziņoja pirmdien pirmajā publiskajā preses konferencē, un šeit uzreiz jāsniedz Magyara citāts, jo viņu vārdus jau ir paspējuši nepareizi interpretēt. Vispirms citāts, pēc tam to izanalizēsim. Citāts. Vairāku miljārdu aizdevums Ukrainai. Es neesmu pārliecināts, par ko mēs runājam, jo decembrī Eiropas Savienības padomes samitā tika pieņemts lēmums piešķirt 90 miljārdus eiro, kurā Ungārija, Čehija un Slovākija nepiedalīsies. Tas uz mums neatiecas, un tieši tā arī tika pieņemts. Šis lēmums jau tika pieņemts decembrī Briselē, tāpēc es nesaprotu, kāpēc tam būtu jāmainās. Es saprotu, kāda ir Viktora Orbāna pozīcija. Tā mainās, jo sākumā viņš pieņēma kredītu, pēc tam viņš to noraidīja, un tieši tāpat ir ar Ukrainas iestāšanos Eiropas Savienībā. 2022. gadā viņš teica Ursulai Fonderleinai, ka Ukrainai nekavējoties jāiestājas ES, bet pēc tam viņš pats bija pret to. Mēs centīsimies būt konsekventi un godīgi savā komunikācijā un nemainīt savus lēmumus ik pēc 6 mēnešiem. Un šī bija vissvarīgākā citāts, kuru daudz arī gaida. Par ko šajā citātā runā Magyars? ES samitā pagājušā gada decembrī tika pieņemts lēmums piešķirt 90 miljārdus eiro no 24 Eiropas Savienības valstīm, izņemot Ungāriju, Čehiju un Slovākiju. Tātad 3 valstis vienkārši neveic savu ieguldījumu, bet arī netraucē pārējām. Pēc tam Viktors Orbāns strauji mainīja savu nostāju, mainīja šo lēmumu un bloķēja nevis savus, bet gan ES līdzekļus Ukrainai. Un arī tagad Magyars saka, ka nesaprot, kāpēc Orbāns tā rīkojās, un attiecīgi turēsies pie sākotnējā lēmuma, kas tika pieņemts decembrī, proti nebloķēs kredītu. Magyars tieši saka, ka lēmums ir pieņemts, es tur nejaucos, jo mēs tur naudu neieguldām. Kas vēl ir svarīgi? Ungārija pati kredītā joprojām nepiedalīsies, bet būsim godīgi, neviens to arī negaidīja no viņiem. Un Magyars to paskaidroja ar to, ka Ungārija atrodas sarežģītā ekonomiskā situācijā. Tas ir vairāku gadu neveiksmīgās Orbāna politikas rezultāts. Pateikšu vēl vienu Magyara citātu. Ungārijai ļoti sarežģīta finanšu situācija, un mūsu uzdevums ir atgūt Eiropas Savienības līdzekļus, kas mums pienākas, kurus saņēma visas ES dalībvalstis izņemot mūsu. Mēs tos neesam saņēmuši, nevaram tos izmantot mūsu ekonomikai, tāpēc mēs nevaram ņemt vēl vairāk aizņēmumu. Ungārijas budžetu deficīts kopš 2000 gada ir trīskāršojies, tāpēc mēs vēlētos atgūt ES naudu. Te paskaidrošu. Runa ir par 17 miljārdiem eiro, kas ir bloķēti Orbāna valdībai no ES puses. Tos bloķēja, jo Orbāns sāka ierobežot, atvainojot žurnālistus, mainīt likumus, pakļaujot sev tiesas un tā tālāk. Īsāk sakot, Magyars paziņoja, ka ievēros kopējo Eiropas Savienības ārpolitikas līniju atbloķēt 17 miljārdus eiro Ungārijai. Un tam viņiem ir jāatbloķē 90 miljārdi Ukrainai. Un, kā saka ES diplomāti, tieši to no viņa arī gaidīja Briselē, jo 17 miljārdi Budapeštai vēl nav viss. Veto atcelšana aizdevumam Ukrainai un jaunā sankciju pakete pret Krieviju ir jābūt pirmajam solim procesā, kas varētu atbloķēt kopumā līdz 35 miljārdiem eiro, kurus Eiropas Savienība atteicās piešķirt Ungārijai. Un šeit ir svarīgi atzīmēt, ka Orbāns negaidīti atsauca savu piekrišanu kredītam Ukrainai februārī, kad tika apturēta Krievijas naftas transportēšana caur Ukrainu par naftas vadu draudzību.
Tas tika bojāts Krievijas apšaudēs, taču Orbāns apsūdzēja Ukrainu piegāžu bloķēšanā it kā politisku iemeslu dēļ. Saskaņā ar plānu Kijevai bija jāsāk saņemt naudu no kredīta no aprīļa, taču Orbāna dēļ tas nenotika. Tagad krīze ir atrisināta, viss notiks ātri. Lieta tāda, ka Ukrainai finansējuma budžetam un aizsardzībai pietiek tikai līdz jūnijam, tāpēc ir svarīgi pēc iespējas ātrāk atbloķēt kredītu. Brīsele vēlas rīkoties operatīvi, lai pēc iespējas ātrāk pārskaitītu naudu Kijevai. Un tagad Kipra, kas pašlaik ir ES prezidējošā valsts, tuvākajā laikā izvirzīs šo jautājumu bloka valstu vēstnieku sanāksmē. Par to paziņoja kipriešu amatpersona. Un tagad ir ļoti daudz manipulācija Pētera Maģera personība. Piemēram, jau raksta, ka it kā samainīja vienu nelaimi pret citu. Maģers ir tikpat prokrievisks kā Viktors Orbāns. Maģers ir Trojas zirgs. Ko jūs sagaidāt no Maģera? Viņš ir tikpat prokrievisks kā Viktors Orbāns un tā tālāk. Apskatīsim tagad visas šīs manipulācijas. Pirmkārt, Ungārijā vēlētāji patiešām nomainīja Kremļa marioneti pret pro-eiropeisku politiķu. Attiecībā uz Orbānu termins marionete nav tikai izteiciens, atvainojiet. Viņš tiešām apkalpoja Kremlis. Un pats personīgi teica Vladimiram Putinam, ka ir gatavs uz visu Kremļa diktatoru labā. Tas nav noslēpums. Pamatojoties uz to, otrais, Maģers nav prorusisks, bet tajā pašā laikā Maģers nav arī pro-ukraiņu. Tiešā šī vārda nozīmē. Piemēram, Friedrichs Merts vai Emanuels Makrons. Bet ņemot vērā to, ko šodien teica Maģers, Ungārija vienkārši pilnībā atbalstīs Eiropas Savienības politiku attiecībā uz Ukrainu. Tas nozīmē, ka tā nebloķēs jaunas paketes. Sankcijas pret Krieviju nebūs palīdzības Krievijai, Krievijas oligarhu izņemšana no sankciju saraksta nenotiks, nebūs Eiropas palīdzības bloķēšanas un tā tālāk. Viss. Tas ir tas, kas Ukrainai būs vairāk nekā pietiekami. Tātad Ungārija darīs tieši to pašu, ko dara visa Eiropas Savienība. Turklāt Orbāns principiāli atteicās saņemt naftu caur to pašu Horvātiju. Tātad viņš nevēlējās diversificēt, lai gan to varēja darīt. Mēs ar jums šajā YouTube kanālā apspriedām, ka variantu bija ļoti daudz. Bet viņš principiāli vēlējās ņemt tikai Krievijas naftu. Pēters Maģers saka, ka tā nav problēma. Viņš jau ir paziņojis, ka ir gatavs diversificēt piegādes. Tas, protams, nenozīmē, ka viņš uzreiz atteiksies no Krievijas naftas, bet process ir uzsākts. Es arī pamanīju, ka daži manā YouTube kanāla skatītāji vispār nesaprata vienas no manām iepriekšējām epizodēm domu, kur mēs runājām par to, vai Maģers ir gatavs sarunām ar Vladimiru Putinu. Maģers teica, ka, ja būs nepieciešams, viņš ir gatavs vēst sarunas ar Krieviju par energoresursu piegādēm, un to uzreiz nosauc par it kā nodevību. Bet tagad paskatīsimies, kas īsti notiek. Bet pirms tam, ja jūs uzskatāt manas raidījumus par interesantiem un svarīgiem jums, es aicinu jūs atbalstīt šī YouTube kanāla darbu ar savu ziedojumu vai kļūstot par sponsoru YouTube. Visas saites un rekvizīti, kā to izdarīt, ir šī video aprakstā. Būšu pateicīgs par jebkādu jūsu atbalstu. Tātad vispirms es atgādināšu pašu Maģera citātu par šo tēmu. Protams, ja tā sanāks, nāksies sēsties pie sarunu galda ar Krievijas prezidentu, taču ne Krievijas, ne Ungārijas geogrāfiskais stāvoklis nemainīsies. Mūsu enerģētiskā atkarība arī vēl kādu laiku saglabāsies. Ir jāstiprina diversifikācija, taču tas nenotiek vienas dienas laikā. Ja būs nepieciešams, mēs vedīsim sarunas, bet par draugiem mēs nekļūsim. Un tagad būsim godīgi. Friedrichs Merts un Emanuels Makrons, piemēram, saka, ka noteiktos apstākļos būs jāved sarunas ar Krieviju. Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis arī uzskata, ka būs jāved sarunas ar Vladimiru Putinu. Tāpēc nav īpaši jābrīnās, kad Maģers saka, ka nepieciešamības gadījumā arī es vedīšu sarunas ar Putinu. Vēl viena lieta saka, ka it kā Maģers ir pret ieroču piegādēm Ukrainai. Jā, Ungārija nepiegādās ieročus Ukrainai, tāpat kā to nav darījusi līdz šim brīdim, bet tas ir tāpēc, ka viņam tas nepatīk, nav ko piegādāt. Un pietiek ar to, ka Ungārija nebloķēs Eiropas ieroču piegādes Ukrainai. Vēl viens jautājums, tas ir apgalvojums, ka Maģers ir pret Ukrainas pātrināt iestāšanos Eiropas Savienībā. Tā tas ir, un viņš par to runāja jau sen, bet atkal būsim godīgi. Pret tieši Ukrainas pātrināt iestāšanos ES iebilst Vācija, Itālija, Polija un vēl droši vien kādas 10 Eiropas valstis. Un vēl būsim godīgi. Vācija neiestāsies Eiropas Savienībā, kamēr turpinās karš. Turklāt Maģers tad vienkārši atvērt Ukrainai sarunu kops, kurš bija bloķējis Orbāns, un atkāpties malā. Un viss.
Un tālāk sāksies daudzus gadus ilgs birokrātisks process, kas vairs nebūtu atkarīgs ne no Orbāna, ne no Maģara. Un te nav vainīgs Maģars, bet gan Eiropas Savienības sistēma kopumā. Nu un beigās pēc īsas preses konferences Kremļa preses sekretārs Dmitrijs Peskovs paziņoja, ka Krievija neapsveiks Maģāru ar uzvaru vēlēšanās un nosauc Ungāriju par nedraudzīgu valsti. Un tas, kā jūs zināt, ir ļoti svarīgs rādītājs. Šeit es likšu daudz punktu, jūsu viedokli, jūsu secinājumus rakstiet komentāros zem šī izlaiduma, abonējiet kanālu, nospiediet zvaniņu un neaizmirstiet ielikt patīk. Ja uzskatāt šī kanāla darbu par svarīgu, interesantu un nepieciešamu, aicinu jūs finansiāli atbalstīt šī kanāla darbu. Ar jūsu ziedojumu vai maksas abonementa palīdzību, kā to izdarīt, visas saites un rekvizīti ir šī video aprakstā. Tur arī ir rakstīts atbalstīt Alekseju Pečī kanālu. Izvēlieties jebkuru jums ērtu variantu. Es būšu pateicīgs par jebkādu jūsu atbalstu. Ar to arī viss. Saudzējiet sevi. Visiem uz redzēšanos!